Godsardzes maiņa un Rīgas garnizona vienību militārā parāde. Tiešraidi kopā ar mani arī šoreiz nav atteicis komentēt Juris Ciganovs, Latvijas kara muzeja direktora vietnieks. Labdien vēlreiz. Labdien. Ar ko šī Lāčplēša diena ir zīmīga? Protams, mēs atceramies 93 gadus veco pagātni, kad Latvijas armija sakāva Bermonta karaspēku un faktiski nodrošināja Latvijas republikas pastāvēšanu. Bet šis gads ir nozīmīgs arī ar to, ka šogad mēs atzīmējam 20. gada dienu kopš atjaunotajā Latvijas valstī 1992. gadā šeit pie Brīvības pieminekļa atkal pirmo reizi parādījās latviešu karavīru godasardze. Tātad 20 gadu atpakaļ, pēc ilgāka pārtraukuma, kas ir saistīts ar padomju okupāciju, šeit atkal bija latviešu karavīru godasardze pie Brīvības pieminekļa. Jā, pavisam drīz sāksies svinīgā godasardzes maiņa un militārā parāde. Turpiniet mūs skatīties. Vēl nedaudz par godasardzi. Tātad pirmo reizi tā tika iedibināta jau uzreiz pēc Brīvības pieminekļa atklāšanas. Tas bija 1935. gads. Jā, uzreiz pēc Brīvības pieminekļa atklāšanas 1935. gada 11. novembrī šeit, 18. novembrī, šeit pie Brīvības pieminekļa parādījās latviešu karavīru godasardze. Štāba bataljons šo te godasardzes funkciju izpildīja toreiz un arī tagad. Kāda ir misija godasardzē? Kāpēc tā tika izveidota? Ko tā simbolizē? Pats nosaukums godasardze norāda, ka tas ir tāds savdabīgs gods apsargāt pieminekli. Tas ir reprezentatīvs pienākums karavīriem. Katra sevi cienoša armija kādu sev svarīgu un valstī svarīgu objektu tādā veidā sargā, ja tā varētu nosaukt to par sargāšanu, izrādot cieņu gan piemineklim, gan notikumam, kam šis piemineklis ir domāts, gan arī parāda armiju kā tādu. Aiziesim līdz šim laikam. Atgādināsim, varbūt pat vairāk jaunajai paudzei, būtiskākos notikumus, kas saistīti ar brīvības cīņām. Kā toreiz tas notika? Kur galvenās cīņas notika? Tās bija tikai šeit Rīgā, taču ne? Ja runājam par Bermontiādu, par šo te posmu atbrīvošanas cīņu vēsturē, tad galvenās cīņas notika gan Rīgā, gan Liepājā, Jelgavā notika arī cīņas. Faktiski pa lielu Latvijas teritorijas daļu šīs cīņas norisinājās. Valsts prezidenta kungs, svinīgā godasardzes maiņa par godu. Godasardzes posteņi pie Brīvības pieminekļa atjaunošanas 20. gada dienai nostādīta Nacionālo bruņoto spēku vienības un iekšlietu ministrijas vienības parādēji par godu Lāčplēša dienai un Latvijas armijas dibināšanas 93. gada dienai nostādīts parādes komandieris Pulkvedis Kalniņš. Tātad ir ieradies mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš. Un tūlīt notiks svinīgā Sardzes priekšniekam veikt godasardzes maiņu postenī numur 1. Kalvis šo pasākumu vēro ļoti daudzi, gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstu viesi. Un jāsaka, šoreiz atšķirībā no citiem gadiem laiks ir vienkārši neatbilstošs. 11. novembrī jau parasti ir bijis lietus vai sniegs. Ļoti jauks laiks šodien. Palikām pie brīvības cīņām. 11. novembris tās nebija cīņas, ar ko beidzās viss. Tas bija tāds sava veida punkts, bet cīņas vēl turpinājās arī pēc tam nedaudz. 11. novembris varētu teikt, ka bija šo cīņu pati tāda kulminācija. Bermonta karaspēks pie Rīgas tika sakauts un sākās Latvijas armijas uzvaras gājiens
pa Latvijas teritoriju, Bermonta karaspēks no Latvijas tika padzīts. Bet 11. novembris tā ir diena, kad pie Rīgas tika izcīnīta uzvara, un faktiski ar šo uzvaru arī tas bija tāds izšķirošais punkts šajās cīņās. Bija skaidrs, ka Latvijas armija var uzvarēt ienaidnieku, un bija skaidrs, ka Latvijas teritorija būs atbrīvota no ienaidnieka. Kas bija tie Latvijas karavīri? Latvijas armijas pārstāvji? Jauni, veci cilvēki, sievietes arī bija? Iesākumā Latvijas armijas, ka tāds, protams, nebija. Valsts bija jāatbina no nulles, un arī karaspēks bija jāatbina no nulles. Bet gada laikā, kopš Latvijas Republikas proklamēšanas 18. gada 18. novembrī līdz 19. gada novembrim, karaspēkā jau bija vairāk nekā 50,000 cilvēku, 50,000 vīru, dažāda gada gājuma, no dažādiem novadiem, piedalījās, protams, ne kara darbībā, bet ņēma aktīvu dalību karavīru apgādē arī sievietes. Un Bermontiāts laiks Rīgā to var salīdzināt varbūt tās ar barikāžu laiku, kuru mēs visi labi atceramies, jo fronts līnija gāja pa Daugavu toreiz veselu mēnesi apmēram, tā stāvēja, tas karaspēks stāvēja Daugavas vienā pusē, bija bermontieši otrā pusē Latvijas armijas karavīri. Un šeit Vecrīgā faktiski bija, notika tādas pašas karavīra ēdināšanas akcijas, notika ziedojumu vākšana, gan mantu vākšana, gan arī vērtslietu vākšana karavīru un armijas vajadzībām. To, ko mēs atceramies visi no mūsu nesenās pagātnes, no barikāžu laikiem, tur var vilkt tādas paralēlas. Cik nodrošināti bija tolaik mūsu armija, salīdzinot kaut vai ar šo pašu Bermonta karaspēku? Bermonta karaspēku salīdzināt, protams, bruņojuma ziņā nesalīdzinām, bermontieši bija daudz labāk tehniski apgādāti. Latvijas armija toreiz, kā es jau teicu, viņa veidojās no nulles, un līdz ar to arī ieroču faktiski nekādu nebija. Bija šādas tādas nelielas, ja tā varētu teikt, dāvinājumi no sabiedrotajiem mūsu, bet pārsvarā pašiem bija šie ieroči jāiegūst vai arī jāiepērk. Naudas, protams, arī toreiz bija stipri maz valstī. Tā kā tālāk, kad materiāls skatāmies fotogrāfijas, tad gan apģērba ziņā, gan ekipējuma ziņā, gan arī ieroču ziņā ļoti liela dažādība mūsu karavīriem. Viņi bija, nevarētu teikt, ļoti trūcīgi apgādāt ar ieročiem, bet nesalīdzinām šaubām. Valsts prezidents šobrīd sasveicinās ar Rīgas garnizonu vienībām. Ir 21. gadsimts, kā tolaik bija ģērbti mūsu karavīri. Atšķirības noteikti ir milzīgas. Nevarētu teikt, ka toreiz varam mēs runāt par tādu stipri vienotu formas tērpu, jo šīs te apgādes problēmas pastāvēja ne tikai ar ieročiem, kā es teicu, bet arī ar apģērbu. Toreiz, ja mēs salīdzinām šodienas laiku, tad laika apstākļiem, tad toreiz novembris bija stipri vēsāks nekā šogad. Daugava jau bija ledu uz 11. novembri Bermontiāts laikā, tātad piesala, un līdz ar to mēs pēc tālāk dokumentiem spriežot, mēs varam lasīt, ka bija liels problēmas ar silto apģērbu kā reizi. Lūkšu pastāstīt par Lāčplēša ordeni. Daudz noteikti ir dzirdējuši, daudz varbūt arī nav dzirdējuši. Kā tas tika dibināts, kam to piešķīra, vai viņam bija dažādas pakāpes? Lāčplēša kara ordenis, tātad tas skaitījās augstākais militārais apbalvojums Latvijas Republikā starpkara posmā. Simboliskais šī ordeņa dibināšanas datums ir kā reiz Lāčplēša diena, 19. gada 11. novembris. Realitātē šis ordenis bija dibināts gadu pēc atbrīvošanas cīņu beigām, 20. gadā, bet tas simboliskais datums ir taisni 11. novembris. Dibināts viņš bija ar mērķi atzīmēt mūsu latviešu karavīru varonību cīņas laukās, taisni cīnoties par Latvijas brīvību. Viņu piešķīra gan bijušajiem latviešu strelniekiem, gan atbrīvošanas cīņas dalībniekiem Latvijas armijas karavīriem, bet tikai tiem, kas bija savu varoņdarbu izdarījuši Latvijas teritorijā. Ordenis tika piešķirts līdz 1927. gadam. Un pēc tam viņu nepiešķīra, jo viņš bija domāts taisni, kā militārs apbalvojums par nopelniem kaujas laukā. Un bija dažādas 3 pakāpes. Bija 3 pakāpes ordenim, jā. Un kuru pakāpi
kuriem cilvēkiem piešķirt? Pirmā šķiras ordeni tika piešķirta 4 Latviešu armijas karavīriem. Kur tie bija? Tātad 3 Latvijas armijas karavīriem un 1 strelniekam. Frīdriham Briedim, leģendāriem strelnieku varonim, Jānim Balodim, Oskaram Galbakam un Krišjānim Bērķim tika piešķirta pirmās pakāpes Latviešu kara ordenis. Otrās pakāpes Latviešu kara ordenis bija piešķirta 12 Latvijas armijas karavīriem, un trešās pakāpes Latviešu kara ordenis bija piešķirts vairāk nekā 2500 latviešu karavīriem. Vai Latvijas kara muzejs var lepoties ar kādu no šiem ordeņiem? Mums ir tikai trešās pakāpes Latviešu kara ordenis, jo pirmā šķira bija ļoti reta, 4 gabali, tikai otrā šķira arī 12 gabali ļoti reta, un padomju okupācijas laiks ir atstājis savu ietekmi arī uz to, ordeņu vienkārši nav. Vai šos ordeņus arī piešķīra, es saprotu, arī dažādiem ārvalstu pārstāvjiem, un kāpēc? Jā, Latviešu kara ordenis bija arī savā ziņā reprezentatīvs valsts apbalvojums, kuru piešķīra arī augstākajām, pirmo šķiru piešķīra augstākajām ārzemju amatpersonām, tām, kuras bija devušas kaut kādu ieguldījumu Latvijas neatkarības izcīnīšanā vai veicinājušas Latvijas starptautisko atzīšanu. Un otro un trešo šķiru piešķīra arī tiem karavīriem no ārzemju armijām, kas bija arī karojuši Latvijas teritorijā, Igauņi, Franči, tātad Poļi, diezgan krietnas pulks bija šo cilvēku, kas ir saņēmis Latviešu kara ordeņu tieši no ārzemēm. Kas ir attēlots uz Latviešu kara ordeņu? Lāčplēsis, kas plēš lāci. Valsts prezidents ir sasveicinājis ar Rīgas garnizona vienībām un šobrīd noliks ziedus pie brīvības pieminiekļa. Šodien, kā visus citus gadus, kā jau minējām, izņemot okupācijas laiku, Latvijā, ne tikai Rīgā, daudz viet, notiek dažādi piemiņas pasākumi. Kur ir tās būtiskākās, nozīmīgākās kaujas vietas, kas būtu noteikti jāpiemina? Protams, Rīga, tāpēc, ka mēs šobrīd atrodamies šeit, un te bija tā cīņa kulminācija. Sīvas cīņas notika arī Liepājā, cīņas notika arī pie Jelgavas. Vairāk vai mazāk tādas mazākas cīņas un sadursmes notika arī plašāk Kurzemes teritorijā un arī Sēlijā pie Viesītes, piemēram. Tā kā šo piemiņas vietu, tieši Bermontiādē veltīto piemiņas vietu Latvijai ir diezgan daudz. Ekscelences, karavīri un zemes sargi, cienītās dāmas, godātie kungi!